91. gada 4. jūlijā nodedzinātā Horālā sinagoga, kuras modelis līdz ar vēl daudzu citu Latvijas sinagogu modeļiem tagad atrodami Rīgas geto un holokausta muzejā. Tajā stāsta, ugunsdzēsējiem toreiz bija uzdots uzmanīt, lai uguns nepārmetas uz blakus ēkām, bet aizliegts palīdzēt cilvēkiem, kas sadega dzīvi. Šeit ir vācu ebreji, kuri bikernieku mēža pirms nošaušana, nogalināšanas. Kā ir uzņemtas šīs fotogrāfijas? Vai jūs to zināt? Vācu oficiāli, vācu soldāti, karavīri to uzņem un kaut kā palika. Muzeja veidotāji stāsta, 6 tā pastāvēšanas gados to apmeklējuši aptuveni 70 000 cilvēku, no tiem tikai 3. daļa vietējiem. Arī Ilja un Avīva, ko tur satiekam, ieradušies no Amerikas, kur nonāca bēgot no nacistiskā režīma. Lai ir aizbraukuši pirms 50 gadiem, abi vēl runā latviski. Ilja pirms 2 gadiem nokārtojas dubultpilsonību. Mana mamma bija šitā geto šeit, un cilvēks, kas viņu izglābīja, es atrādu viņam Vladimir Vičko Migrin, viņš ir tur. Tad jūs visi kopā aizbēgāt? 66. gadā, jā. Un es viņu atradu Ņujorkā, mēs te piesatījām Ņujorkā. Viņa mamma aizsūtīja pie mums, un viņš tā ienāca iekšā Ņujorkā, un tāpēc mēs iepazinos un 3 dienas vēlāk. Viņš prasīja manu roku. Siena ar kopumā teju 100 000 nacistiskā režīma nogalināto ebreju vārdiem ir unikāls piemineklis holokausta upuriem Latvijā. Muzejā izveidot arī Latērnu aleja ar vairāk nekā 100 pirms nāves uz Latviju deportēto ebreju dzīves stāstiem. Anita Bedl, Māris Jurgensons, Latvijas televīzija.